Kā jau blakus teltī saka, kuru katru brīdi sāksies mūsu diskusija, kārtējā diskusija dzimtas teltī, un šajā gadījumā tāda vairāk veltīta dzimtas pētniecības interesantiem, fanātiķiem, romantiķiem, kuri grib zināt par savu dzimtu, zināt par saviem senčiem, saprast to, no kurienes viņi ir nākuši, kas viņi ir. Jā, varbūt apliecināt kādu skaistu savas dzimtas leģendu, vai arī, kā tas dažkārt gadās, vilties savas dzimtas leģendā un ieraudzīt kaut ko pavisam citu. Un tieši pirms paša diskusijas sākuma mēs runājām savā starpā par to, ko tad var atrast, pasaulē, ja meklē informāciju par savu dzimtu. Un tad bija tāds ielas latviešu valodā runājot izteiciens, atrast var da jebko. Un tā problēma ir tā, ka atrast var nevienmēr to, ko gribās. Ļoti bieži to, ko gribās, mēs nevaram atrast. Bet, lūk, to otru, to da jebko mēs parasti ļoti labi atrodam. Un tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, kā mēs lietojam, ko mēs lietojam meklējot, un kādam nolūkam mēs lietojam. Ja vakardienas diskusijās mēs apspriedām jautājumu par to, kā tas ir veidot savu dzimtas koku, kā ir viņu būvēt, kā ir viņu saglabāt un kā ir drošāk saglabāt savu dzimtas koku, savu pētījumu rezultātus. Un tajā starpā tika pieminēts, ka jā, eksistē arī tādi globāli spēlētāji, kuri glabā šo meklējumu rezultātus, kuri atbalsta šo meklējumu rezultātu strukturēšanu, noformēšanu, bet ir arī tādi, kuri glabā pašu šo informāciju, ko mēs meklējam. Un tad jāsaka tā, ka ir faktiski trīs tādas milzīgas kategorijas pasaulē. Viena ir tie, kuri glabā informāciju un nodrošina informāciju piekļuvi. Viena ir tie, kuri nodrošina šīs savāktās informācijas strukturēšanu, sakārtošanu, dzimtas koku veidošanu, un trešā kategorija ir tie, kas nodrošina tādu skaistumu vai apkārt tam, ko mēs esam radījuši, kas nodrošina grāmatu rakstīšanu par savas dzimtas vēsturi, kas nodrošina fotogrāfiju attīrīšanu, fotogrāfiju krāsošanu, fotogrāfiju publicēšanu. Katrā gadījumā tā ir ļoti, ļoti liela kopiena pasaulē. Un, jā, varbūt nedaudz par tām perspektīvām, ko mēs varam atrast, ko mēs gribam redzēt, un kā ir labāk sākt un ko ir iespējams atrast internetā. Par to tad varbūt šodien vairāk arī parunāsim. Pamatā droši vien koncentrējoties uz lielākajiem spēlētājiem šajā gadījumā, kādi mums ir. Tas ir Family Search, MyHeritage, Geni.com un Ancestry. Tās ir milzīgas kompānijas, katra ar nelielām savām īpatnībām, katra ar savu vēsturi. Family Search laikam ir vecākā no viņām. Family Search ir vairāk kā 150 gadu pieredze dzimtas informācijas apkopošanā. Tādēļ, ka tā ir mormoņu baznīca, kas to dara, un mormoņu baznīcai viena no tām pamatidejām ir dzimtas izpēte. Visa draudze tiek aicināta pētīt dzimtu, un līdz ar to mormoņu baznīca arī iesaistījās šajā visas pasaules arhīvu digitalizācijā, lai palīdzētu saviem draudzes locekļiem pētīt dzimtas. Tas bija tas pamatideja. Nu jā, kā paši mormoņi saka, viņu dzimtas izpētes pamatā ir, viņi pieņēma tā koncepciju par to, ka jebkurš dzimtas loceklis var lūgt Dievu par saviem senčiem, ja viņš šos senčus zina. Līdz ar ko jātiek tiešām 150 gadu pieredze informācijas vākšanā un apkopošanā. Un
kas ir interesanti, tātad sākot ar papīra formātu, tad fotoformātā, tad agrīnās digitālie formāti un šodien mūsdienās laikam lielākā pasaulē informācijas krātuve par to, kas ir atrodams pasaules arhīvos. Tajā skaitā arī Latvijas valsts vēstures arhīvā, tajā skaitā Lietuvas arhīvos, Igaunijas arhīvos, šobrīd ļoti aktīvi arī Ukrainas arhīvos. Laikam lielākā viņu cilvēku daļa šobrīd strādā Ukrainā. Bet arī visur citur pasaulē informācija no Indijas, informācija no Ķīnas, informācija no Amerikas Savienotajām valstīm, informācija no Kanādas, Anglijas, no jebkuras pasaules valsts, no Spānijas. Kā jūs domājat par Latvijas, par cilvēkiem no Latvijas, par latviešiem, kurā daļā var atrast informāciju? Jā. Daudz kur jau, jā. Pamatā, protams, par latviešiem informācija būs tajos failos, kas attiecās uz Latviju. Bet tas ir tas stāsts par to, da jebko. Tur ir atrodama informācija, pieņemsim, par diviem lieliskiem latviešiem, Jāņu Steinhaueru mazdēlu un mazmazdēlu, kuri ir izcili Amerikas Savienoto valstu biologu un botāniķi. Dzimuši Amerikas Savienotajās valstīs latvieši. Būtībā jebkurā sadaļā var atrast. Jebkurā vietā pasaulē mēs varam meklēt un atrast informāciju par latviešiem. Varbūt kādu? Jā. Es domāju, tad, kad cilvēks ir gatavs ķerties pie Family Search meklēšanas, tad īstenībā ir jāsaprot tā lielā bilde. Tie, kas, es domāju, ka lielākā daļa no jums noteikti jau pēta kaut ko, vai ne? Droši vien nav tādu pilnīgi iesācēji. Bet tātad tas pamatprincips ir, ka jūs sākat no nesenākā, no jaunākās informācijas un tad kāpjaties atpakaļ pagātnē. Un tā lielā bilde, kas ir, ka pirmais posms, protams, ir padomju periods, tas internetā nekur nebūs pieejams, tas viss ir arī tikai ar izziņām pieejams. Teiksim, no dzimtsarakstiem jums ir jāprasa miršanas, laulības, dzimšanas apliecības, tās pat nav vēl vēstures arhīvā, ja? Tās ir dzimtsaraksts nodaļās. Tad nākošais, par kuru daudzi zina informāciju, bet ļoti bieži, kā es redzu no savas pieredzes, tomēr nav tāda pilnīgi droša pārliecība, ir starpkara periods, ja? Neatkarīgās Latvijas periods. Tur ir vairāki nozīmīgi dokumenti, kas katram dzimtu pētniekam būs tādi pieturas punkti. Tur ir, teiksim, 41. gada tautas skaitīšana, kurā ir praktiski visa Latvija uzskaitīta un cilvēkus var atrast ar visiem dzimšanas datiem. Tad ir 35. gada skaitīšana, tad ir pases un mājas grāmatas no dažādām pilsētām, vēl daudzi citi dokumenti, bet arī šie dokumenti, diemžēl, internetā šobrīd nav pieejami. Ir internetā caur arhīvu. Mēs varam meklēt tos pašus digitālos dokumentus arhīva telpā. Starpkara periods ir tikai uz vietas arhīvā. Tas nav Family Search internetā. bibliotekās, Liepājā, Daugavpilī un Rīgā, 3 vietās šajās lasītavās var iet un meklēt arī digitāli. Strādāt ar šiem dokumentiem digitāli, bet jums ir jāzina, kuru dokumentu jums vajadzēs atvērt un jāsarunā iepriekš, ka jūs ar šo dokumentu strādāsiet. Tad jūs tiksiet identificēti, ka jūs ar šo dokumentu strādājat un tādā veidā jūs varēsiet ar šo darboties. Tas ir tas legālais veids, kā piekļūt pie 35. un 41. gada tautas skaitīšanām un arī pāriem dokumentiem, ko Agnes pieminēja. Tā skatā vēl arī tur pensiju lietas parādās, kas ir ļoti bagātīgas ar visādiem dokumentiem. Jā, to var, šobrīd ne no mājām, bet šajās 3 adresēs to var darīt. Tur jums vajadzēs ciltkokus. Es piebildīšu. Šeit strādā? Es piebildīšu, jā, lai nenobītos. Es varbūt daļai jau zinu situāciju, ka agrāk kaut kas bija redzams, tagad nav redzams. Es ļoti ceru, un ja kas pēc vakardienas sarunas un ar direktoru, es kaut ko līdzīgu nosapņoju, ka lampā mēs vai kaut kur uz lielās skatos vai kaut kur paziņojam, ka tie dokumenti ir viss sakārtots un ka viņi atpakaļ viss tiek atvērti. Mums vienkārši vakar bija saruna. Respektīvi sakot, jā, pagaidām tas ir redzams, kā jau
Līna teica, Family Search lasītavās, bet es ļoti ceru, ka rudenī, ziemā būs viss atpakaļ un viss būs atpakaļ. Tie dokumenti, ko mēs agrāk redzējām, tie būs arī pieejami. Negribu gan šausmīgi, kā tas ir, sacerināt jūs, bet es pats ļoti ceru, jā, tā kā. Un bez minētā, ko Līna minēja, patreiz ir ļoti daudz dokumentu jau iekšā. Family Search, tur jā, ne tikai pensija, ļoti svarīgas, kas ir pavalsniecības lietas, kas ļoti nodara studentu lietas. Tur ir ļoti, ļoti daudz, ko pat jūs varbūt vēl nezināt, kas ir tie, kas varbūt Facebook grupās, kur ņemās, tur jau mēs runājam tikai par pāris, tur tautas skaitīšana, students lietas, pases, un tur varbūt vēl kaut kādas kara klausības, bet ir vēl daudz dažādu dokumentu. Tur ir grūti tur ir, man liekas, jā, es nezinu, varbūt jums ir kaut kāda sistēma, bet tur viņš ir grūti meklēt, grūti orientēties, un tur ir jāsaprot faktiski, ko grib un kur meklēt, vai pie kataloga, vai pie bildēm, vai tur, ko tur meklēt, ko tur vietām to atrod, bet to neatrod. To man bail, vismaz es 2 vārdos un noteikti neizstāstīju. Tāpēc es parasti izmantoju vispirms Ciltskoku LV, Egilu. Jo tur ir šī cilvēki jau ir izgājuši cauri, sameklējuši, kur kas atrodas un šie indeksi. Un caur indeksiem ir daudzkārt vieglāk vai konkrētu jau šo falu numuru zinot, var atrast dokumentu ļoti viegli. Bet ja mēs vēl neviens nav saindeksējis, vēl tas dokuments nav atrasts un vēl viņš nav iezīmēts, tad viņu atrast patiešām ir grūti un dažkārt ar vienu un to pašu meklēšanas paņēmienu vienreiz atrodas un otrais neatrodas. Vienkārši ir jābūt pacietīgiem un radošiem. Bet, man liekas, vienkāršākais veids ir meklēt pēc vietas. Vienīgi tas, search place, bet vienīgi tur jāatcerās, ka viņi izmanto arī vēsturiskos nosaukumus. Tur jāmeklē gan Jelgava, gan Mīta. Ja tā vieta būs piefiksēta dokumentā vai dokumentu nosaukumā. Atslēgvārdos. Jo varbūt vienkārši arī dokuments, kas satur nosaukumā Kurlandi, tātad tur ir par visu Kurzemu un pat arī Zemgali. Ir arī daudz dokumentu tādi, kur ir vienkārši driskiņas, kur nav pats, daudzas lapas haotiskā secībā, no haotiskām vietām. Diemžēl, ir saskanēts, bet kārtība vēl nav nekāda ieviesta. Un mums pašiem ir jābūt tiem, kas šo kārtību veido, kas meklē un palīdz viens otram, lai varētu arī citi atrast vieglāk. Jā, tad saprotam, ka ir dažādas, ļoti daudz un dažādas datubāzes, kurās informācija, atslēgas vārds laikam šajā gadījumā tiešām būs saskanēta informācija. Un otrs atslēgas vārds, ko mēs dzirdējām šeit, tā ir indeksēta informācija. Un tā starpība ir tā, ka katrā dokumentā ir ļoti daudz un dažāda informācija. Informācija tātad dokumenta radīšanas vieta, dokumenta adrese, dokuments, kas radīts Mītavā vai Goldingenā, var būt piefiksēts, Filadelfijā, Berlīnē, Romā, un viņā parasti ir autors un adresāts. Un citreiz ir arī par ko dokuments ir izsniegts. Bet ļoti bieži, pieņemsim, mums ir vecās 19. gadsimta, 18. gadsimta beigu pases, kur viena pase, arī Latvijas laikā ir ārzemju pases, kas ir izdots vienlaicīgi, pieņemsim, 15 cilvēkiem, viena pase. Jā, brauc komanda vai brauc orķestris, viss orķestris ir ierakstīts vienā pasē, un ar to pilnīgi pietiekās. Un tad vienmēr jautājums, vai katrs šis vārds būs indeksēts? Vai mums tāda garantija? Ciltskokos jau bet tajās lielajās sistēmās var gadīties, ka nē, un tur vispār ar indeksāciju, tieši ar dokumentu indeksāciju, kas iekšā ir dokumentā, Latvijas teritorijā nenodarbojās neviens.
Tādēļ viens no tādiem trikiem, kā Family Search datubāzē esošos dokumentus meklēt, ir pamēģināt viņus sameklēt Ancestry, jo Ancestry meklētājs tur ir apmācīts mākslīgais intelekts, kurš tātad indeksē šos dokumentus ar automatizēti, un šie saskanētie dokumenti tur kļūst meklējami. Tā datubāze, kurā tiek meklēts, ir Family Search datubāze, bet tas ir Ancestry mākslīgā intelekta meklētājs, kurš ir jau kaut ko izlasījis. Līdz ar to liela daļa arī Latvijas baznīcu grāmatas, kuras pat ciltskokos nav indeksētas, ir meklējamas jau Ancestry datubāzē. Diemžēl maksas versijā tikai. Un otrs, jāņem vērā, ka tas indeksētājs ir automātisks. Viņš indeksē ne latviešu drukā, bet tajā drukā, kādā tajā valodā tas dokuments ir sastādīts. Tā kā, ja jūs gribat tur Jāni Bērziņu sameklēt, ir jāmeklē gan kirilicā, gan bez garumzīmēm, gan arī vēl jāmēģina uzrakstīt vāciskajā drukā, kad arī dažādos veidos meklēt, jo tad atradīsies dažādi šie dokumenti. Un plus, kas man tur patīk tajā mākslīgajā intelektā, ir tas, ka tur ir iespēja izlabot. Ja jūs redzat, ka tas mākslīgais intelekts ir izlasījis nepareizi, jūs paši tur varat palabot, kas tad tur ir tas izlasītais nepareizi, lai nākamais meklētājs jau atrastu pareizi. Vai nav jāpaskaidro, kas ir Ancestry? Es nezinu, vai visi zina. Jā, tā ir kārtējā starptautiskā platforma, vairāk, man šķiet, amerikāņiem un angļiem populāra. Līdzīgi kā MyHeritage, ja jūs ziniet, MyHeritage ir arī tāda platforma, kurā veidot savus kokus, bet Ancestry ir arī sava dokumentu kolekcija. Un viņiem ir arī Latvijas baznīcu grāmatu kopijas. Vienīgi, man liekas, viņiem diezgan nērtā meklēšana, ka tu it kā atrodi, bet viņš nepasaka, kādā draudzē tas ir. Un tomēr katram pētniekam ir diezgan jāsako līdzi, kādu draudzi viņš pēta. Tur ir tā kā bišķiņ jāmeklē, kur tad es esmu atraduši šo ierakstu. Viņš tev aiziet uz lapu, bet tajā ziņā ciltskoki, man liekas, daudz loģiskāk. Jā, es gribēju teikt, bet katrā ziņā jūs meklējat tie, kas nezinu, ciltskoku, vispirms pamēģiniet pameklēt ciltskokos, jo tur indeksējuši ir cilvēki, kur protams, var kļūdīties, saprotams, bet katrā ziņā tur ir daudz lielāka garantija, ka tie uzvārdi ir pareizāk indeksēti, un tur jūs uzreiz ciltskokos dabūsiet norādi, uz kuru draudzi. Tur ir divi veidi saraksts ciltskokos, ir vecais un jaunais. No jaunā jūs dabūsiet patiešo saiti, patiešo uz radu rakstiem, uz vajadzīgo kadru. Tur jums jāatrod jau reģistrācijas numurs un vajadzīgais ieraksts. Jā, bet tad uzreiz jautājums, tā kā mēs meklējam, kurā vietā tad būs labāk meklēt, pieņemsim, ja vectēvs ir bijis Žano Bērziņš no Goldingens, tad kā tur ir ar to, tad kā tur ir ar to Žani Bērziņu, teiksim, ar viņa atrašanu? Es vienmēr sāktu ar ciltskokiem, tas ir pirmais. Un pēc tam meklēt visur citur. Restīvi, ja tā draudze kuldīgi ir indeksēta, vienkārši tur pēc uzvārdu, tur labi indeksētājs varbūt būs ierakstījis Jānis, varbūt Žanis, varbūt, tas jau tālāk jau ir improvizē. Galvenais ir atrast, pie kā pieķerties, un tālāk jau tu skaties, jau, ja tas indeksētājs varbūt nepareizi ir interpretējis un uzrakstījis to vārdu. Te jau jāvar reģistrs vaļā, jāskatās, kas ir vecāki, vai sakrīt, vai neskrīt, bet katrā ziņā tev jau ir uzreiz ceļš, kur, ja nav indeksēts, tad jāmeklē pa citiem ceļiem, jā. Un kāda tur to maksāšana bija? Par maksu uz diennakti mazāk kā 2 eiro meklētājs, kas meklē visos indeksos. Ciltskoki, tas ir saprotam, tas ir mūsu paši savējos, mēs te cepsim un vārīsim, kā sanāk. Var skatīties, meklēt pavēlti visi. Ir personu saraksti, kur ir visi brīvi pieejami. Vienīgais tur ir sarežģīti, cik sarežģītāk ir jāzina. Tur var skatīties tikai uzreiz konkrētās draudzēs. Caurskata viena draudze sarakstu, ja nav, tad kaimiņu draudzes, ja nav. Un ir arī, ko Linda minēja, tas meklētājs, ja kādam šausmīgi daudz eiro 50 var neizmantot, bet tas meklētājs meklē visā ciltskoku datubāzē uzreiz visās draudzēs, viņš meklē uzreiz arī visās
tautas skaitīšanās 41. gada. Visos indeksos. To, kas ir noindeksēts. Visās Rīgas pasēs, visās studentu lietās, visās. Tur ļoti daudz ir. Es vēl gribēju atgādināt to pamatlietu, ka tomēr, manuprāt, daudz iedzīgāk ir pētīt, sekojot pavadienam, nevis uz aklo meklējot datubāzēs. Jūs, piemēram, atrodat, jūs zinat pirmo savu izejas punktu, vecvectēva dzimšanas gadu un vietu. Vieta ir ļoti svarīga, jo tad jūs zinat draudzi. Tad jūs varat iet uz ciltskokiem, uz bezmaksas sarakstiem un konkrēto draudzi skatīties. Ja jūs meklēsiet uz dūlo meklētājā, jums būs daudzi sakritības vārdi dažādās draudzēs, bet kā jūs zināsiet, kurš ir jūsējais? Paga. Bet mēs te aizķerāmies pie tās naudas būšanas, ja? Ar ciltskokiem viss skaidrs, tātad savējie, vietējie, visu varam izdomāt un izdarīt, bet kā tur ar tām lielajām datubāzēm ir? Visas taču viņas ir mākslas, ja? Un tagad mēs tur ieju un es redzu tur, tādu veselu rindu tur bezmaksas, papildus, plus premium, plus ultra premium un tā tālāk. Family Search ir bezmaksas rīks. Bet bez meklētāju, kā mēs saprotam, tur nevar meklētājs ir, bet viņš ir švaks. Jā, protams, par velti ir peļus lasdās iers. Manchester ir par maksu meklētājs, jā. 30 eiro vai nebija kaut kāda mēnesī? Jā, aptuveni 30 eiro mēnesī. Un MyHeritage ir... MyHeritage ir arī datubāze ar pasaules arhīvu datiem, un šobrīd viņi jau ir sākuši palaist šo meklētāju arī uz periodikā esošiem... Es vienu gribu tikai pateikt, kamēr mēs te runājam, man bail, ka rīt jau būs vēl kaut kas, un kaut kas vairāk attīsties. Rītā jau varbūt MyHeritage ideāli varēs jau lasīt baznīcas grāmatas, un tas šobrīd mūsdienās ir tik strauji viss attīstošies, ka tagad īsti nav, ja jūs šovakar gribat pamēģināt, tad ok, bet pēc nedēļas noteikti būs savādāk jau jārunā, ja būs... Ar šiem te MyHeritage un gēni var spēlēties arī bezmaksas versijās. MyHeritage, ja ir tāds mazs koka apjoms, tad mazu koku apjomu laikam līdz 100 vai 250 cilvēkiem var lietot bezmaksas versijā. Diemžēl tas automātiskais datu meklētājs ievadot, piemēram, savu veco tēvu vai vecvectēvu, un tad pašam automātiskajam MyHeritage meklētājiem sakot, sameklē savās visās datubāzēs datus par šo cilvēku, tas arī bez maksas nedarbosies. MyHeritage arī nav īsti tāda dokumentu kolekcija. Viņš meklēs citos kokos un iedos jums citu cilvēku atrastos rezultātus. Tur ir pašu datubāze un viss ceļošanas sarakstī, tur ir sociālie visādi dokumenti. Tie vairāk ir tomēr Amerikas, Kanādas, Austrālijas. Ja tātad par izceļotājiem mēs tur varam ļoti daudz ko atrast tieši caur šo automātisko meklētāju. Un līdzīgi tas pats meklētājs strādā arī Genilapā. Genilapā meklēšana ir bez maksas, bet datu atvēršana ir par maksu. Tātad Geni.com tā ir visa pasaules datubāze, kur ideja ir veidot vienu lielu koku visiem kopā. Tātad mēs katrs ievadam datus, tiek nodrošināts datu privātums tādā ziņā, ka mēs viens par otru datus redzam tikai tik daudz, ja mēs esam ģimenē vai ja mēs esam viens otru pievienojuši kā ģimenes locekli, kas, sakam, ka es, piemēram, Egilu arī varu pievienot, ka viņš ir manā ģimenē, ka viņš drīkst redzēt manu koku. Tāds ir šis te Geni princips, tātad visi datus ievada, bet redzēt var šos datus arī noslapenotus, ja? Un visi šie dati savienojās savā starpā, tādā milzīgā kokā. Un šajā Genilapā ir iespēja viņu lietot bez maksas, un bez maksas arī darbosies šis meklētājs. Arī Geni programmē, protams, ir arī maksas versija, tad ja mēs lietojam maksas versiju, tad ir vieglāk atvērt citu kokos esošus profilus mirušām personām, savienot kokus, sapludināt, lietot visādas features, kuras bezmaksas versijā nav pieejamas.
Bet es parasti saku, ka pilnīgi tādām iesācējām pilnīgi pietiek arī ar bezmaksas versiju. Es saprotu, ka te mēs pieskārāmies tādai vienai lietai, pat divām lietām, kas ir ļoti interesanti jautājumi. Protams, strādājot ar šiem te lielajām dzimtas koku būvēšanas programmām. Un tā pirmā lieta, tas ir jautājums par to, vai tas, kas tur ir sarakstīts, tā ir meklētāja jaunrade, vai tā ir tāda ļoti ticama informācija, kā tā tur īsti ir? Vai mēs varam ticēt visam tam, kas tur ir sarakstīts? Visam ticēt nevar, jebkas ir jāpārbauda, un tādēļ es vienmēr visus pētniekus aicinu katru no atrastām lietām dokumentēt un arī likt atsauces uz avotiem, kur tā informācija ir atrasta. Ja tas ir stāsts, tad tas ir stāsts. Ja tas ir konkrēti dokumenti, tad visus dokumentus arī pieminēt, likt atsauces uz arhīvu lapu un tam līdzīgi, arī uz to pašu Family Search dokumentiem. Un tad arī vieglāk ir pārbaudīt, ja es ieeju personas kartiņā, paskatos, šis pētnieks ir nodokumentējis, un te ir tie dokumenti, uz kuriem viņš ir pamatojies. Es varu arī atvērt šo dokumentu, pārliecināties, ka manas acis lasa tieši tāpat kā viņa acis. Jo, protams, ka arī labiem pētniekiem gadās pieņēmumu kļūdas, un dažkārt mums vienkārši acis rāda to, ko mēs gribam redzēt. Un pat man pašai ir gadījies arī tā, ka es pēc pusgada atveru to pašu dokumentu un lasu, kā es tur esmu pirms tam salasījusi to, ko es esmu tur salasījusi. Es nezinu, man bija kaut kāda apmātība. Tur ir rakstīts kaut kas pavisam cits. Dažreiz mūsu prāts nostrādā jokus, un ar to vienkārši ir jārēķinās. Tādēļ vienmēr ir jāpārliecinās, un ja mums ir tās daudzās acis, daudzie acu pāri, kas var pārliecināties, ka tas tiešām tā ir, tad tas ir forši. Jā, ar tiem acu pāriem tā ir. Pie tām citreiz gadās arī tāda ļoti, ļoti interesanta gadījumi. Pirms mēs pārējām pie otrā jautājuma, kas man radās par ancestriju un pārējiem šiem te dzimtas koku veidotājiem, priekš tiem, kas meklē. Ja mēs runājam par to, ko mūsu acis redz, un ko mūsu acis redz datora ekrānā, tad varbūt laikam nevar vienmēr paļauties uz to, kas ir publicēts Ancestry, kas ir publicēts Family Searcham, sevišķi attiecībā uz Latvijas vecajām baznīcas grāmatām. Viena iemesla dēļ baznīcas grāmatas eksistē, oriģinālā ir eksistējuši 3 eksemplāros. Dažreiz viņas ir saglabājušās 3 eksemplāros. Skaņa pazuda, ja? Dažreiz viņas ir saglabājušās 3 eksemplāros, bet nelaime ir tajā, ka viņas ir rakstītas ar roku savā laikā, nevis drukātas uz datoru. Līdz ar ko visi 3 eksemplāri var atšķirties savā starpā. Tāpēc, ja jūs vienā baznīcas grāmatā neatrodat, ir vērts citreiz arhīvā pameklēt, vai nav otra baznīcas grāmata. Sevišķi, ja jūs tiešām ziniet, ka tai baznīcas grāmatā tam ierakstam būtu jābūt. Bet, tas tāda neliela atkāpe sānis, bet pārējot pie otra jautājuma, tas bija par šiem te dažādajiem, ārkārtīgi dažādajiem dzimtas kokiem. Un tad, kad mēs skatāmies Genī.com, ir ļoti ērti, jo tu redzi, tu var pāriet no viena cilvēka uz otru dzimtas kokā, un brīžiem tikai ievēro, ka dzimtas koka pārziņas mainās dažādiem cilvēkiem. Tad ir sapludināti vairāk dzimtas koki. Un jautājums ir, kā tad ir ar šo dzimtas koku kā tad ir ar to dzimtas koku sapludināšanu vai dzimtas koku tur sapārošanu? Kā to var izdarīt? Vai to vērts darīt ir un kādas var būt sekas? Un, vai tas ir maksas vai tas ir bezmaksas? Kopumā to var izdarīt gan bezmaksas, gan maksas versijā. Es arī palīdzu to darīt kā gēni kurators. Es esmu viens no gēni kuratoriem Latvijā. Mēs atbalstam lietotājus dažādās ķibelēs, dažādos jautājumos kopā ar Emīlu Brigmani Latvijā. Un es parasti aicinu to darīt, savienoties un sapludināties un savstarpēji sazināties, iedraudzēties un pētīt kopā. Es redzu tur lielu pievienoto vērtību, ka vienu ciemu vai vienu mūžu pētā vairāki draudzīgi entuziasti, jo
ievērots, protams, gadu gaitā ir tas, ka ģimenes vienas mūžas ietvaros tāpat sapracās krustām šķērsām, un viņas precās vairākas reizes savā starpā, un tad jau, ja tie koki jau ir savienoti, tad viņi savienojas ar vien vairāk, un tās mūsu kopīgās radusaites saīsinās. Ja es pirms 15 gadiem runāju, ka mēs esam visi radinieki un ka ir tā sajūta un ka to statistiski var saprast un nojaust, ka tā ir, tad šobrīd jau diezgan viegli var to arī pārbaudīt caur to pašu geni lapu, jo ir daudz, kas jau izpētīts, un starp diviem pilnīgi nepazīstamiem cilvēkiem būs 3 laulības, 4, varbūt 5 laulības starpā, bet arī ļoti augsta varbūtība, kad šeit jums blakus sēdētājs ir radinieks vai kaimiņš. Kā jūs varat sapazīties savā starpā un noskaidrot, kas jums ir kopīgs. Varbūt iesācējiem, kas vēl nepazīstās platformas, ir vērts arī to atšķirību izstāstīt starp Genicom un MyHeritage. Jo es zinu, ka tomēr ļoti daudziem ir pretenzijas pret Genicom, jo tur jebkurš var jūsu kokā kaut ko arī labot. Un MyHeritage savukārt jūs veidojat savu koku, un citi tur nevar neko ne pierakstīt, ne labot. Un, es zinu, ka daudziem tomēr ir svarīgi, lai tai kokā stāv tā ierakstīts, kā viņš ir ierakstījis. Tur ir runa, piemēram, par to pašu veidu, kā pieraksta vārdus uzvārdus vecajā ortogrāfijā vai jaunajā. Sieviešu uzvārdi ir vīriešu dzimtē, tā kā oriģinālā bija, vai mūsdienu versijā ar sieviešu galotnēm. Tādas visādas nianses, kuras vienkārši atšķirās starp divām platformām. Toties Geni ir bezmaksas. Tas ir tas, kas atkal ir forši. MyHeritage ir tā, ka viņu var lietot viens, bet tad, kad tu veido to koku viens un nedalies ar citiem, tad it kā liela jēga nav to taisīt elektroniski. Forši, es esmu saimnieks savam kokam, bet... To jau mums nav jādiskutē. Katrs kā grib tā dara, vienkārši saprast tās atšķirības. Bet tik tālu, cik kamēr es neuzaicinu savu koku, tikmēr tas koks ir drošībā. Līdz ko es sāku uzaicināt citus cilvēkus darboties kopā, tas koks atkal vairs nav īsti drošībā. Un īstenībā es no sākuma visus latviešus, kurus mēģināju ieinteresēt dzimtas pētniecībā, no sākuma aicināju uz MyHeritage un es aicināju uz savu lapu tieši, lai taupītu resursus un mēs varētu kopīgiem spēkiem apmaksāt vienu maksas versiju un veidot vienu lielu koku. Un kur es arī varu palīdzēt šajā lielajā kokā, darboties, savienot kaut ko un tā. Un es secināju to, ka tas koks sāk kļūt nekontrolējams, ka tur nevar redzēt, kurš ko ir izlabojis, kā ir izlabojis, kurš ko ir izdzēsis, kurš ko pievienojis. Un tad tajā mirklī es pieņēmu lēmumu pāriet uz Geni, jo Genijs savukārt ir precīzi dokumentēts pilnīgi katrs solis. Tur var redzēt gan to, kurš lietotājs ir iegājis kartiņā un apskatījies kartiņu, gan to, kas šo kartiņu ir labojis, precizējis, gan arī labojumus atcelt, ja tie labojumi ir kāda halucinācija rezultātā radušies, jo dažreiz arī tādi labojumi ir. Tad mēs nonākam pie tāda ļoti būtiska jautājuma. Mēs runājam par ciltskokiem, ciltskoku labošanu, ciltskoku zīmēšanu. Kas ir labākais ciltskoks? Ciltskoks papīrā vai ciltskoks digitālā vidē? Kā tad tur ir? Es teikšu, vislabākais ir papīrā. Ja tā ņem, vispraktiskākais, protams, ir digitāli. Jā. Uztverams pavisam noteikti vislabāk ir papīrā, un es pa laikam arī aicinu, pat ja ir būvēts digitāli, izdrukāt papīrā, lai aptvertu, jo to garo schēmu, to milzīgo, kas ir iespējams pa visu istabu, viņu var aptvert tikai tad, kad viņu visu ierauga. Datorā scrollējot, to nevar ieraudzīt. Varbūt ļoti, ļoti lielā tādā samazinājumā, bet tad tur nav tie vārdi, tur nav tie gadskaitļi, tur nav tā kopaina redzama. Papīrā to uztvert ir daudz vienkāršāk. Kur platforma? Vai šobrīd ir platforma, kas taisa ciltskoku 3D formātā? Man liekas, sen jau ir, bet tas ir Makam, bet kā viņi saucās uz Macintosh. Bet viņi jau noteikti zinās, bet
Bet es nezinu, tā, kad tas jau bija sen, tā kā pamēģināju, es tur neko nesaprotu. Tur vispār groza, tur viss tālumā kaut kur. Šitien tu plaknējus mums saproti. Tur arhitektam, lai redzētu. Tur pilnīgi tur aizgrozies tā, ka tu vairs nesaproti ar kājām gaisā vai kur tu atrodies. Tad, tas citreiz, ka zemeslodu, ka sagriež šitā, tad tu Latviju vairāk nevar atrast. Un groz to zemeslodu Latvijas nav vairāk pazod. Jā, bet ir, bet vai to vajag? Egils var pastāstīt par to jauno latviešu projektu, kas arī veidojas. Tā būtu reklāma. Es jau neesmu, vakar bija Juris, viņš tikko kā sācis. Manā izpratnē, lai no sākuma likās, tagad visi kaut ko mēģina, ka katrs ko māk IT vai kaut ko darīt, visi tagad, tā likās, nezinu. Bet diezgan ātri progress. Restīvi tā ir generāla.lv, tas arī ir ciltskoka veidošana, schematiskā. Tur nav ne dokumentu, varbūt meklēšana, tas pamat tā doma ir. Un, bet tur ir arī tā, ka tu darbojies faktiski pa savu koku tikai. Tas nav tā, kā visi savada bet tur arī īsti nav ko, tur ir jāmēģina, jāiet, es arī visu nevaru izstāstīt, Tā ideja tur ir ļoti līdzīga MyHeritage, un pat arī tādas funkcijas ir aizgūtas no MyHeritage, arī izskata ziņā. Ir ļoti līdzīgs MyHeritage, bet tas ir savējais, tātad dati glabājās pie latviešiem. Vēl kas viņam ļoti labs ir kļūdu un fušieru meklētājs, automātisks atradējs, kā viņš teica, ka ir citi, ka viņš, kā admins, viņš redz, ka cilvēki ielādē savu getkomu, atrod visus, kur ir kaut kas nav riktīgi, salabo un tā uz redzēšanos. Jāatgādina, kas ir getkoms, tā ir... Ļoti getkom ir ģenealoģijas datubāzes formāts, kurš arī visiem, kas pēta, būtu īstenībā jāzina un jāglabā tie savi dati tajā getkom formātā, ja jūs vispār strādājat ar datoru un internetu. Jo tad viņus var ielādēt no viena rīka citā rīkā un lietot tikai savā datorā, atvērt arī bez interneta un tam līdzīgi. Tas ir vienkārši tāds fails. Ja mēs ņemtu, salīdzinātu Wordā, ir teksta dokuments, un šajā jomā mūsu ir getkom fails. Tur ir teksta fails, doc.doc, tur ir .ged. Tā, lai saprastu, tas ir viens fails, kurā visi dati nevis mums saprotamā uzrakstīti, bet, kā lai pasaka, datoram saprotamā. Kodējuma, nekodējumā, un attiecīgi tā jebkura vai platforma, vai tā ir datorā instalēta ģenealoģijas vai programma kaut kāda, vai kas, jebkura nopietna tad platforma vai programma šo failu sapratīs, ja jūs viņu ielādēsiet, un tā programma vai platforma, viņa jau pēc savas saprašanas, pēc savu vizuālā, jums to koku atpakaļ uzbūvēs, kāds viņš jums ir, sametīs pēc... Es gribētu pieminēt, ka tādi kļūdu meklētāji, viņi ir MyHeritage maksas versijā un Geni bezmaksas versijā. Arī viņam vairāk izķer tie pamata, kas ir aizdomīgi jauna māte vai kaut kāda. Tie ir visās kaut cik sevi cienošās platformās tādas. Bet vienkārši ziniet, pamēģiniet, patīk, nepatīk. Vēl arī tāds lasītājs, es saprotu, ka tur datiem kaut kāds viņam ir, ne? Viņam jau tagad ir faktiski sākuma stadija. Tā kā man arī grūti pateikt, kas būs rīt vēl klāt. Pamazām viņš mēģina integrēt arī veco dokumentu lasīšanu, tagad sāks eksperimentēs ar Vārds sakot, ir parādījies viens šausmīgs entuziasts ar plašām IT zināšanām un IT resursiem, kurš ir arī ar gāzi grīdā. Un vēlmi. Vismaz pagaidām es jūtu, ka viņš vēlmi. Arī ne jau tikai viņš, vēl ir arī Rutera, kur ir arī tāds pats cilvēks entuziasts, kurš veido datubāzi no 1897. gada tautas skaitīšanām. Transkribē viņas, indeksē un veido savu datubāzi. Un droši vien, ka būs arvien vairāk un vairāk. Es arī no savas personīgās pieredzes zinu, ka ir viena britu kompānija, kur šobrīd indeksē visas Latvijas baznīcu grāmatas. Un it kā viņi saka, ka viņi pēc tam arī to rezultātu nodos arhīvam. Man ļoti interesē, ko arhīvs ar to darīs.
Jā, Vai ir plāns? Protams, kad ko arhīvs ar to darīs? Mēs visi runājam par visu pasaules datubāzēm. Neaizmirsīsim mūsu pašu godāto datubāzi Raduraksti, kurā faktiski ļoti liela daļa no tiem dokumentiem, kuri ir pieejami pasaulē, kas ir digitalizēti no Latvijas, varbūt nedaudz vairāk, varbūt nedaudz mazāk, ir pieejami Raduraksti LV. Ar to īpatnību, kad ko arhīvs ar to darīs? To pašu, ko ar citiem datiem, mūsu lielākā, acīm redzot, tomēr arhīvam lielākais ierobežojums ir arhīva darbības pamatprincips kā tāds, un šajā gadījumā arhīvs ir iestāde, kas glabā drošticams datus. Tātad mēs varam publicēt savā datubāzē tikai to, par ko mēs esam 100% pārliecināti. Mēs nevaram ievietot ne līdz galam apstrādātus dokumentus, nešķirotus dokumentus. Tam visam ir jābūt izdarītam. Tas viss, protams, ir milzīgs process. Tam ir vajadzīgi speciālisti. Un būsim godīgi, ar speciālistiem mums ar katru gadu kļūst aizvien grūtāk un grūtāk. Ar entuziastiem arī paliek aizvien grūtāk un grūtāk, jo visi mēs paļaujamies uz vienu lietu. Tūlīt atnāks mākslīgais intelekts. Kā tur ir to mākslīgo intelektu šajās datubāzēs? Kur mums vislabāk lasa tekstus senkrievu valodā, piemēram? Godīgi sakot, mana pieredze tā, ka šobrīd jaunie modeļi, maksas versijas, gan Claude, gan Gemini, visi diezgan labi tiek galā ar visiem vēsturiskiem tekstiem. Nu, protams, galvenā problēma viņam ir saprast vietvārdus un personvārdus, ja, vārdus, uzvārdus. Tie gan vienmēr ir jālabo, bet, teiksim, šajā Britu indeksācijas procesā strādā cilvēki, kuri indeksē, tā kā es ļoti ticu, ka tas būs tiešām vērtīgs projekts un droši vien, ka viņš pēc tam tiks pārdots arī MyHeritage vai Ancestry. Tā mana sāpe par to visu ir to, ka mēs pēc tam maksāsim tām ārzemju kompānijām un meklēsim paši savus datus. Tā vietā, lai paši uzbūvētu kaut kādu, ciltskoki to dara, bet ar laiku mums tā jauda pietrūks, lai pilnīgi visu indeksētu un paši ar to pelnītu. Ciltskoki nav mākslīgā. Tur ir dabīgais vai dabīgais, bet galvenais ir laba datubāze pēc tam, kura ir izmantojama. Redziet, man liekas, par mākslīgā intelektu izmantošanu īsti nav, varbūt nepareizs vārds prātīgi, bet nav jēga runāt, jo tie, kuri varbūt nesaprot kaut ko pētniecībā un vēl mākslīgā intelektā, tas ir baigi riskanti. Ja šodien skries mājās un mēģinās ChatGPT kaut kā, tas ir baigais risks. Tāpēc, ka tur tāda brīnuma nāk ārā, ka tikai savukārt pētnieki, kuriem jau ir saprašana, ko viņš pēta un kāpēc, vai tur zina, un cik necik viņš zina datoru, viņš var atrast labāko rīku, kas viņam izlasīs. Vai mazliet uztaisīt. Es ar to gribu teikt, ka ja tagad šausmīgi Facebook grupās ir viens uzdod jautājumu, un tur atbildes ir no mākslīgā intelektu tādu dievu brīnumu. Es ar to, ka to uzprasa noteikti cilvēks, kurš pats nesaprot acīm redzot no pētniecības, jo ja viņš vēl iekopē mākslīgā intelekta atbildi, kas ir galīgi šķērsām, kura pašam nav saprašana pirms tam pārbaudīt viņu, lai laistu tālāk tautā. Jo nelaime jau ir tā, ka cilvēki visi izlasa, lai arī cik mēs varbūt saprotam, ka tas ir mākslīgais, ka tur 50-50 varbūt pareizi tā atbildi, bet ļoti daudziem tā domāšana nav tik kritiska, viņi aizlaiž tālāk jau to. Ja mākslīgais intelekts pateiks, ka viņam liekas, ka Mitau ir varbūt, Mitau viņš pateiks, ka Jelgava, bet pirms viņš pateiks, ka tā ir, Dobele, tad noteikti būs kāds, kurš no pētniekiem aizlaidīs garām. Tālāk, ka izrādās Mitau nav Jelgava, bet izrādās Dobele bijusi. Diemžēl. Es gribu piemetināt, ka rīki ir jālieto prasmīgi, un lai arī mēs dzīvojam ātrajā laikā, kur gribās ātru atbildi uz ātriem jautājumiem un tad skriet tālāk, tad dzimtas pētniecība tomēr ir lēns process, ir jāsalēninās un jāizlasa vairākas reizes pašam, jāapdomā arī tā mākslīgā intelekta atbilde, vai tur viss tiešām ir, vai es redzu to pašu, ko tur saredzējis vai interpretējis dators,
Un vai tas konteksts, kurā šis mākslīgais intelekts ir mēģinājis šo ielikt, vai tas atbilst tam, ko es vēsturē mācījos? Nu jā, mēs runājam par mākslīgo intelektu, 50 reizes atkārtojam šo skaisto vārdu mākslīgais intelekts, aizmirstot to, ka tā ir, kā tur parasti raksta, TM trademark, jā, nekāda mākslīgā intelekta nav, tā ir vienkārši ļoti liela mašīna. Un tad man vienmēr nāk atmiņā tā skaista anekdota par to, kad ir 1975. gads, Maskava, sarkanā laukuma stūrī, stāv aparāts, uz ko rakstīts automātiskais skūšanās aparāts. Iemet rubli, iebāz galvu un tev noskūs bārdu. Un tagad viens garām gājis saka, klausieties, bet visiem cilvēkiem taču ir atšķirīgas sejas, nekas tas līdz pirmai reizei. Tieši tas pats notiek ar mākslīgo intelektu, ja, kad mēs visi esam atšķirīgi tikai līdz pirmai reizei, kad mēs akceptējam, nedomājot to rezultātu, ko mums ir iedevis mākslīgais intelekts. Lai gan jāsaka, arī pēdējā lielajā Roots-Tech, kas ir faktiski visu šo te lielo ģenealoģiskos izpētes organizāciju konferencē tika entās reizes atkārtot viena lieta. Atcerieties vienu lietu, mākslīgais intelekts ir instruments. Viņš nav tas, kas jums var dot atbildi. Ja jūs gribat runāt, ja jūs lasat 1980. gada Amerikā izdotu drukātu avīzi, viņš ļoti labi jums viņu aprakstīs un iztulkos. Ja jūs mēģināt iztulkot 17. vai 18. gadsimta Latvijā rakstītu dokumentu, pus latīniski, pus vāciski, viņš viņu iztulkot nevarēs. Un tas princips, ko es varu ieteikt jebkuram meklētājam, kurš grib strādāt ar šiem te mākslīgā intelekta rīkiem, ka šobrīd esošā rekomendācija, iespējams pēc gadiem 2, 3, tad, kad mākslīgais intelekts būs pietiekami labi apmācīts un to dara cilvēki, ka viņš spēs lasīt uzreiz un tulkot. Bet šobrīd vienīgā pieejamais algoritms strādājot ir vispirms lūgt mākslīgam intelektam izlasīt dokumentu, kā viņš ir, paņemt, nolikt sev blakām uz ekrāna vai papīrā izdrukāt uz galda un salīdzināt, vai visi burti ir pareizi iztulkot, pārrakstīti un tikai tad lūgt iztulkot. Ja? Jo pretējā gadījumā, kā tas tiek šobrīd skaidrots, problēma slēpjas mākslīgā intelektā iebūvētajā modulī, kurš saka, ka viņam jāsniedz cilvēkam atbildi, jo cilvēks ir prasījis jautājumu. Un tad, kad vēlam atbildi, jā, kura atbilst mākslīgā intelekta morāles principiem, ir pilnīga, tāpēc, ja viņš 4. vārdā no dokumenta sākuma secinās, ka viņš nevar dokumentu izlasīt, viņš tālāk viņu nelasīs, bet izgudros tekstu. Tas arī mēdz būt. Ja šis, pieņemsim, dokuments no kaut kāda 16. gadsimta būs kaut kāds, teiksim, nāvessoda sprieduma izpildes apraksts, tad viņš kaut kur pusē pakārsies un nespēs to aprakstīt nemaz. Tā kā, katru reizi jāvērtē. Starp citu, MyHeritage ir iebūvēts arī dažas tādas intelekta fīčiņas. Piemēram, var uzrakstīt automātisko autobiogrāfiju, un to pat raksta arī latviski. Un tīri sakarīgi, balstoties uz tiem datiem, kas ir iebūvēti iekšā, ko jūs paši esat ievadījuši sistēmā. Tātad, jo vairāk fakti sistēmā ir ievadīti par cilvēku un viņa bērniem un mazbērniem, jo labāk šo biogrāfiju sarakstīs. Tas ir tad, kad gribās bišķi paslinkot, bet gribās tomēr to grāmatu varbūt rakstīt. Tad tāds grāmatas iesākumam var izmantot arī mākslīgo intelektu. Viņš uzrakstīs tādu stāsta veidā to, kas jums kokā ir sarakstīts, bet, protams, atkal tas, kas ir sarakstīts, vienmēr ir jāpārbauda. Jo pirms 3 gadiem es ChatGPT lūdzu, lai viņš uzraksta par manu veco tēvu stāstu, ietverot vēsturisko kontekstu par tiem pagastiem, kurā viņš tur dzīvoja.
Un es iedevu ChatGPT informāciju, kad ir vectavs dzimis, kad ir dzimusi mana vecāmām, kad viņi laulājās un kad viņiem piedzima bērni. Un tad viņš pirms 3 gadiem man rakstīja, ka vecais tavs bija traktorists un vecāmām bija mājasaimniece un visādus citādus izgudrotus faktus tajā visā stāstā. Tas ir tomēr ļoti mainījies. Un tas ir ļoti mainījies. Tagad vairs tādas fantāzijas neraksta, ir daudz ticamāk jau raksta. Un, tad, kad gribās kādas prezentācijas taisīt, vai tiešām kaut kādas stāstiņas, vai dzimtas sajietos, kaut kādus tādus rakstiņus uztaisīt, tad var šo mākslīgo intelektu izmantot, lai datus apkopotu, bet vienmēr arī atkal jāizlasa un jāpārbauda, vai tiešām visi tie fakti ir pareizi sarakstīti, vai tur nav kādas kļūdas salaistas. MyHeritage ir arī tas lasītājs Scribe AI zem fotogrāfijām ir arī jaunais tas rīks, kur var testēt, kā viņš nolasa vēsturisku rokrakstu. Es te vēl par tām biogrāfijām tikai jāņem vērā, ka tās viss ir, es nesaku viss ir ļoti ideāli. Jāņem vērā, ka pēc tam tādīs biogrāfijās pamainiet kaut kādas vārdiņas, piemetiet ar savu smeķi kaut kādu, jo visas autobiogrāfijas, ko viņš uztaisīs, viņas būs, faktiski vienāds, pamainīsies vārdu, uzvārdu, vietvārdi, kādi, kaut kāda nianses kaut kāda. Bet būs tāpat kā mākslīgā intelektā bildīts, Facebookā, kur posti, visas ir kaut kādā saturiski, viņas dažādas, viņas ir pilnīgi 100% uzreiz pateikt, ka tas ir mākslīgais intelekts. Vajag papildināt ar savām garšām. Jā, tāpēc pamainiet, ja tur rakstīt zupa, tad iemainiet, kā tādā vietā zupu sauca. Savādāk to zupu pasakiet, zupīte, nezinu. Bet tas ir šis jaunais bizness. Ja? Mēs ar mākslīgā intelekta palīdzību uz jūsu informācijas pamatā izveidosim, ko mēs gribam. Tas sasaucas ar to, ko vakar teica, ka visdrošākais laikam tomēr ir izdrukāt un saglabāt, jo cilvēkam vēl aizvien gribās pačamdīt to mantību. Ja? Bet tomēr papīrs arī zūd. Jūs jau tā kā arhīvā zinat to, cik ļoti grūti ir saglabāt papīru. Pareizos apstākļos tas jādara. Nav nekāda vaina. Mēs tagad glabājam pareizos apstākļos. Es ļoti labi zinu, kādos apstākļos tie dokumenti ir glabājušies. Laikam vecākie papīra dokumenti glabājās Latvijas Valsts vēstures arhīvā kopš 13. gadsimta vidus līdz 1975. gadam. Es zinu, kādos apstākļos ir glabājušies dokumenti. Cauros bēniņos, aplūdušos pagrabos, pāris reizes deguši un tā tālāk. Kaut kā tas papīrs ir izdzīvojis. Ne viss, protams, bet kaut kāda daļa izdzīvo. Tā kā toties es zinu, ka, teiksim, vecākās fotogrāfijas no 90. gadiem digitālās jau vairs nevarās. Tā kā jāņem vērā viena lieta, ka, laikam tomēr papīrs, lai cik viņš būtu štruntīgs, un sevišķi mūsdienu skābais ķīmiskais papīrs, kurš diezgan ātri degradējās, viņš tomēr ir labs, un tas ir šis jaunais, gribēju teikt, tas ir jaunais biznes. Ir vesela industrija rietumos, Latvijā šobrīd laikam vēl nav, kur jūs varat uzrakstīt, paņemt savu dzimtes koku, fotogrāfijas, piemest saujiņu faktu, aizsūtīt informāciju uz šo firmu, un viņi jums atsūtīs iešūtu grāmatu, krāsainu ar bildēm, kurā ir uzrakstīta jūsu dzimtes vēsture. Tas ir vesels bizness. Šobrīd, laikam, lielajos uzņēmumos tāda nav. Pētnieki, kas to dara, kas pārbauda tos kokā esošos faktus un tiešām pielasa īstos baznīcas grāmatu ierakstus un visas bildes, kas atrodamas arhīvā, un tiešām to grāmatu uztais tādu ļoti vērtīgu, nevis tikai pēc tā, kas jau ir redzams schēmā, bet pielasot arī klāt materiālu, un ir arī vairāk pētnieki, kur zīmē ar roku ļoti, ļoti skaistas dzimtes kokus. Nē, tur tas āķīts rietumos šobrīd ir vairāk ne uz to, ka mēs, latvieši, esam perfekcionisti. Mums tā patīk būt dikti precīziem visās lietās.
protams, ar tiem izņēmumiem, ja mums ir kāds fakts, kas mums dikti pašiem nepatīk, tad mēs viņu nepieminēsim, ja? Bet toties tā milzīgā problēma rietumos ir tas, ka bērni vispār neinteresējas par grāmatām, bērni vispār neinteresējas par dzimtes vēsturi, tāpēc viņi ir jāiekārt, viņiem šis tā āķīts lūpā jāieliek, ja? Un tāpēc tas, ko viņi piedāvā, ir šīs te ārkārtīgi krāsainās ar pegaziņiem un vienradzīšiem uz lapiņām un tā tālāk. Grāmatas priekš jaunatnes par skaisto ģimenes vēsturi. Ja? Nu, tas, laikam, Latvijā vēl nav. Ja? To, ka mēs mākam izdot vienkārši perfektas, dzimtas aprakstu grāmatas, to mēs mākam kopš 19. gadsimta. To es no arhīvu pieredzi zinu. Ja? Ir redzēts. Bet šīs te jaunās krāsainās... Gan jau arī tādu gatavu grāmatu var ieburot mākslīgiem intelektam, un viņš ātri dažās minūtēs pārvērš viņu par pasaku grāmatu. Es domāju, ka vēsti kādas problēmas. Jā. No tiem visiem Geni Family Search, ja paņemt vienu, kuru jūs ieteikt, jo ja viņiem visiem jāmaksā, tad varbūt visus negribās. Pavisam noteikti nevajag pa visiem maksāt. Es šito faktiski gribēju jau sākumā pateikt. Es nezinu, cik daudz jūs zinoši esat, jo tās visas, kur jūs rādījāt, tur rakstīt viņi ir. Vienkārši tās atšķirības ir. Ne visas ir, kur ir dokumenti, un ne visas ir, kur var veidot koku. Tātad, jūs man pielabojat, tātad schematisku koku var Geniju veidot, MyHeritage, visās tajās, visās var. Protams, Latvijā dzīvo, ņemsim tā, Latvijā dzīvošie vairāk izmanto Geniju un MyHeritage, izmanto arī Ancestry, tāpēc, ka to izmanto savukārt ļoti, manuprāt, es varbūt kļūdos daudzi amerikāņi, Anglijā dzīvojušie latvieši. Family Search tur koku var veidot, bet man liekas, viņš nav, man liekas, viņš neizmanto. Jautājums arī, ko jūs gribat? Veidot koku vai meklēt informāciju? Un otrs, savukārt, dokumentus jau meklēt. Tas ir, mēs sadalām divās daļās. Viens ir koku veidot, viens dokuments. Un dokumentus kaut kā vairāk vai mazāk var meklēt visos, izņemot Geniju. Ja, tieši. Tīri dokumenti. Nav īsti. Jā. Faktiski dokumentiem ir Family Search tāds izteikts dokuments. Neaizmirstiet, ka arī uz arhīvu var iet un meklēt. Un Slogas iela. Slogas iela 16. Atcerēsimies, durvis ir ļoti smagas. Un arī tad, kad durvis slēdzas noklakšķi, tad tā riktīgi ar šusi jāiet iekšā. Citādāk ir bijuši gadījumi, kad cilvēks stāv pie durvīm, viņš saka, tās durvis vaļā nevarās. Vēl es pieminēšu vienu tādu būtisku atšķirību starp MyHeritage un Geniju, kur MyHeritage, starp citu, viņi ir viena uzņēmuma dažādi rīki, un viņi viņus turpina integrēt, un es domāju, ka tālākā nākotnē viss agri vai vēl nonāks Geniju, jo uzturēt MyHeritage ideju, kur ir daudzas datubāzes, kuras dublē viens un tos pašus datus, no datu pārvaldības principa ir nepareizi, apgrūtinoši, jo dati pieaug vienkārši ģeometriskā progresijā. Tātad, ko es gribēju pateikt, ka MyHeritage šobrīd labāk performē attiecībā uz DNS datu analīzi un šķetināšanu. Un, līdz ar to, ja jūs gribat savus dzimtu pētīt arī no DNS viedokļa, tad noteikti MyHeritage ir jāizmanto, un tur vismaz savu tiešo senču koku vajadzētu ievietot, lai tiem pārējiem, kuri atrod jūs kā sakritības savos DNS datos, ir vieglāk arī no viņu puses atšķetināt, kāda tad varētu būt tā jūsu kopīgā radniecība, lai nav jāmētājās pa platformām. Tur der, ka MyHeritage arī ir ievadīti dati. Šobrīd ir teiksim tā, tas, ko es teicu no paša sākuma, kad oriģinālā varēja būt 3 baznīcu grāmatas.
Cik no viņām ir saglabājušās līdz mūsdienām, iespējams, neviena, iespējams, divas baznīcas grāmatas. Jo bija tā, ka vienai baznīcas grāmatai bija jābūt baznīcā, vienu obligāti bija jānosūta uz konsistoriju. Jautājums, vai uz konsistoriju tika nosūtīts? Ir gadījumi, kad netika nosūtīts kaut kāda iemesla dēļ. Otrs, kur viņi saglabājās, vai konsistorijā, vai baznīcā. Bet es saku, šobrīd viņš viss ir arhīvā. Vienkārši katru reizi individuāli strādājot ar baznīcas grāmatu, būtu jāpārbauda, vai nav informācija par to, ka ir arī cita baznīcas grāmata saglabājusies. Cits eksemplārs. Arhīvā ir visi 3 eksemplāri, tāda ideja? Šobrīd arhīvā var būt visi 3 eksemplāri. Es zinu gadījumus, kad ir 2 eksemplāri. Ja? Pieņemsim, viens no interesantiem gadījumiem ir ar vācu draugu baznīcas grāmatu, kas ir fotografētās. Jo dažas ir gan fotografija, gan papīrs, ja? Bet tikai nav saprotams, vai tas ir viens un tas pats. Par vācu draudzēm varbūt īstenībā var papildināt par Family Search, ka Family Search ir daži dokumenti par Latviju, kas nav vēstures arhīvā, kā piemēram šīs te vācu draugu grāmatas, kuras 39. gadā vācu baltieši izceļojot izveda. Īstenībā viņi izveda uz Vācijas arhīviem. Īstenībā viņš nozaga, jā? Būsim godīgi. Es domāju, tieši tā, viņi nozaga viņas, jā? Jo ideja bija tāda, ka viņiem bija jānofotografē baznīcas grāmatas un fotogrāfijas jāved līdz uz Vāciju. Viņi nofotografēja baznīcas grāmatas un savāc baznīcas grāmatas, bet arhīvam astāja fotogrāfijas. Bet tās fotogrāfijas ir nonākuši Family Search, tur viņas ir bieži vien, kas nav radurakstos. Piemēram, Jelgavas Svētās Annas lauku draudzes, tur senākie gadi. Radurakstos nav, Family Search ir no šīm te vācu fotogrāfijām. Kaut kādas tādas nianses ir vērts salīdzināt. Vēsai revīzijas dažas senākās Kurzemes, kuras radurakstos ir ļoti fragmentāri. Family Search ir no tiem vācu arhīviem, bet ļoti bieži tas neko nepalīdz, jo tas caurums pa vidu starp, teiksim, 811. gadu un kaut kādiem 850. gadiem, par ko jums ir informācija, tas ir pārāk liels, lai identificētu cilvēkus tajā senajās revīzijās, bet principā kaut kas tur ir vairāk. Es vēl pa baznīcas grāmatām, kur meklēt, mēs neviens nezināsim, ja ir jautājums, kur meklēt pārējās, to zinās tikai tas, kuram zem gultas varbūt glabājas to, neviens nevar zināt, kur visas ir, vai sadegušas, vai kaut kur glabājas, vai pa pakšiem, bet ir, kā vietējos reģionālajos arhīvos, muzejos, pieņemsim, un es aicinu tie, kas varbūt brauka baznīcās arī, protams, uz vietas, tie, kas braukā riņķī, ja jums ļauj, es aicinu safotografējiet, arī muzejos, jo muzejs ir labi, ka viņi glabājas, bet viņš nav, tīri internetā nav pieejams, un izbraukāt visi nevar, un Ciltskokos ir tāda digitālo dokumentu krātuvīte, kur cilvēki iesūta. Ļoti daudz ir arī no Cēsu muzeja tieši, kas ir materiāli, kas glabājās. Cēsu muzejs piekrita, ka ir viens vai tev stāv muzejā, kur atnāk tikai apmeklētājs un apskatās, vai arī kurš varbūt var atļauties atbraukt, bet tātad var arī iesūtīt. Ir arī baznīcas, kuras neļauj savus datus ir, kuras neļauj, kuras atļauj savām vajadzībām nofotografēt, jo, arī jāsaprot, ka baznīcām tas ir arī ienākuma avots. Tomēr katrs atstāja kādu ziedojumu vai aizbrauc kaut vai uz šo baznīcu ceļojumā, lai viens no iemesliem iegūtu datus. Ir, kur es negribēšu nosaukt konkrētas baznīcas, kur diemžēl ļoti bēdīgā stāvoklī pamestas stāv, kur labi, ka pētnieki ir, kā teikt, atraduši, ir pārfotografējuši, citādi viņus tur paies gadi, un viņus tur arī vairāk mēs neatradīsim arī pēc pāris gadiem. Tā kā kaut kur jāmeklē. Viņas... Saturiski? Vienotas
Nu, kā nu pareizi pateikt? Viena ir pamatdraudz, otra ir filiāla draudz bijuši kādreiz. Vai viens mācītājs abās draudz veder, teiksim, man liekas, kur Kolka, Ģipka, Irbi ir laikam, ja nekļūdos 3, tā kā kopā. Tā kā tā. Citreiz ir viena grāmata, kur ir nodalītas šīs draudzes, vienkārši tas pats gads, viena draudze, un tad pēc tam sākās otra draudze. Ir, kur ir samiksēti šie raksti, vienkārši kā kurš mācītājs vedu šo savu grāmatvedību. Viņi arī bija cilvēki. Arī par to ir jāatcerās, ka dažreiz mācītājs bija iedzēris rakstot savus pierakstus. Dažiem mācītājiem tas bija noklīdis uz dzeltenajām līmlapiņām, pierakstot dzimšanas datus. Dažreiz mācītājs bija mācītājs no labas gribas par pāris gadu algu uzsprišināja grāmatu, tā arī gadās. Ja, visādi, kā lai saka, cilvēciskais faktors baznīcas grāmatu dzīves gaitā vienmēr ir darbojies ļoti labi. Tur. Un ne jau visu rakstīja arī mācītāji. Mikrofonu jums tur dodat. Man ir tāds jautājums. Lielākoties baznīcas grāmatās attiecībā uz laulātajiem ir tie īsie ieraksti, bet dažreiz ir garie. Man ir tāds jautājums, ja gadījumā tajā internet pieejamā ir īsais tikai baznīcas grāmata ar īso laulāto sarakstu, Jānis ar Mildu un tad laiks, bet kur ir viņa izcelsme, tur garajā, kur ir dzimtes vārdu un tam līdzīgi. Vai ir vērts arhīvā pajautāt, vai ir iespējams šis te baznīcas grāmata garo laulāto sarakstu, vai ja viņš ir digitalizēts un ir tikai īsais, tad arī nav vērts meklēt. Vakar īstenībā arī bija diskusija, un Milēna no arhīva teica, ka tomēr vismaz tie senie gadi, ja 19. gadsimts, tas, kas ir arhīvā, tas jau ir radurakstos. Ļoti reti būs kaut kur noklīdis, varbūt kādā citā fondā, bet to tad arī... Vērts pameklēt tajā pašā Family Search un Manchesterī, varbūt, ka tur gadās pilnie saraksti, jo ar to pašu Jelgavas draudzi, arī Mežotnes draudzi, es esmu atradusi, ka šie te pilnie laulāto saraksti, bet uzsaukto saraksti atrodas šajās vietnēs, kaut radurakstos viņas nav. Jārēķinās ar to, ka pirmām kārtām jātik tiešām kopā 39. 40. gadā kopā ar vāciešiem daļu dokumentu aizkrīt uz Vāciju. Pēc tam daļu dokumentu aizklīd arī uz Kongresa bibliotēku uz Savienotajām valstīm. Protams, tur arī kaut kas ir. Teiksim tā, pajautāt var vienmēr, paļauties uz to, ka bez baznīcas grāmatas, kas ir savs reģistrs pēc būtības, ja, kur atsevišķos gadījumos, pateicoties cienīgi tēva labai gribai, ir ierakstīts bišķi vairāk nekā savs, teiksim, laulāto saraksts. Eksistēja arī kādreiz tāda uzziņu sistēma iekšā, kur bija visi, teiksim, pieteikums par uzsaukšanu, izziņas par atļauju laulāties un tā tālāk. Diemžēl šī baznīcas arhīva daļa ir saglabājusies ļoti reti, kurā baznīcā. Jo laulība bija noslēgta, ieraksts izdarīts, tātad attiecīgi tur pēc gada vai kā visus šos te izziņu papīrus vienkārši mācītāja kungs izmantoja otro pusi savām vajadzībām vai vienkārši nokurināja krāsnī vai atdeva makulatūrā. Ja? Tāpēc ļoti ienesīga lieta bija nodot arhīvu makulatūrā. Tāpēc arī daudz kas nav saglabājies no agrākiem laikiem. Jā. Vaku grāmatas, tās gan tik, cik ir saglabājušās. Nē. Nevar tā teikt. Tātad vaku grāmatas kā vecākie dokumenti. Pirmkārtām lielākā kolekcija ir pie mums Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Atsevišķas vaku grāmatas varētu nejauši būt ieklīdušas Arhīv Автогlavnih, tātad Polijas arhīvā, atsevišķas vaku grāmatas Stokholmā, atsevišķas Tartu arhīvā,
Vēl kaut kas varētu būt Minskas arhīvā, Pleskavas arhīvā. Nu, tie ir tādi, respektīvi, ir tā, ka, teiksim, pamatā tie ir Latvijas dokumenti, bet viņi var būt izklīduši dažādu iemeslu dēļ pa visiem apkārtnes arhīviem. Pāris gads atpakaļ bija izdota tāda cietiem vākiem grāmata, 1625. gada vaku grāmatas no tās Raganas, man liekas, Raganas, jeb Krimuldas baznīcas draudz, tur vēsturnieks bija salicis kopā. Kur tās vaku grāmatas? Tad vai nav jāprasa tam vēsturniekam, kas ir rakstījis grāmatā, tur nav norādīts avots, no kurienes viņš ir ņēmis? Bija skaidrs. Ja tas ir vēsturnieks, tad jābūt avotam. Jā, bet meklē Facebookā vēsturnieks. No galvas, protams, es nevaru pateikt, vai visas Krimuldas un Siguldas muižu vaku grāmatas atrodas Latvijas valsts vēstures arhīvā. Ja? Viņām būtu jābūt Latvijas valsts vēstures arhīvā. Ja kāda ir bijusi noklīdusi un attiecīgi cilvēks viņu ir atradis citur, tad jābūt atzīmītai, kurā arhīvā, bet, ja tā reiķinām tātad Sigulda, diemžēl 1640, pēc 640. gadā, tātad visdrīzāk, ja gadījumā ir arī kaut kur citur, tad tie ir vai Krievijas, vai Zviedrijas, vai Tartu arhīvi, 3 arhīvi, kuros vēl varētu būt ieklīduši šīs grāmatas. Vai ir plāns šo arī digitalizēt? Šobrīd tas ir galvenais virziens, kurā mēs šobrīd virzamies. Būtībā vaku grāmatas liela daļa ir digitālā formātā. Viņas ir digitālā formātā pieejams arhīvā. Kas ir tas jaunais, ko jūs šobrīd digitalizējat? Šobrīd mēs mēģinām restaurēt un digitalizēt lielā daudzumā pagastruļus. Un tas, ko mēs tikko esam digitalizējuši, kas visā drīzumā būs pieejams noteikti Family Search datubāzē, pie mums varbūt netik drīz, tā ir Vidzemes guberņas pasu kolekcija. Diemžēl viņa būs vēl ilgi pašu pētnieku rokām šķirstama, arī elektroniski, jo tās ir tie ir vecie ceļošanas dokumenti. Tas ir tas, ko es teicu, ka vienā dokumentā var būt 5-6 cilvēki ierakstīti. Viņi visi ir rakstīti ar roku, dažādos rokrakstos. Neviens nav iesprindis par to, lai tas rokraksts vispār būtu salasāms. Un viņi ir strukturēti pa gadiem un pēc alfabēta burtiem. Un nekā sīkāk nav sadalīti. Tur ir apmēram kaut kas ap 350,000 pasēm. Bet es neuztveru, vakar mēs par to runājam, bet tas jau ir faktiski. Saki, būs. Viņš ir digitalizēts. Ir, bet familijas kaut kas ir noši. Es tikai tagad atcerējos, ka, un es, man liekas, bija grupā izlicis tādu, tā kā Lapele ceļošanas atļauja. Jā, šīs te ceļošanas atļaujas. Jā. Tas ir droši vien vairāk vācieši, ko latvieši tajā laikā. Kādā ziņā? Nekāda starpība. Pirmām kārtām nekāda vācieši 19. gadsimtā nav. Būsim godīgi, nav nekāda vācieša. Vācija ir valsts, kas izveidojas 1871. gadā. Labi, baltieši. Baltiešu dokumenti ir, Jānis Steinhauers ir... Zemnieki tajā laikā droši vien nebija Jānis Steinhauers ir Balteni, tīrākais Balteni. Jā, bet labi. Cik no mums ir Steinhauer pēcteši lielākā? Katrā gadījumā viena liela daļa no mums, apmēram 20% ir šo te turīgo saimnieku pēcteči. Un viņiem šie dokumenti bija izsniegti. Šos dokumentus izsniedz jebkuram zemniekam, pieņemsim, ja zemnieks no Cēsīm brauca kaut ko pārdot uz Rīgu, tad viņiem tika izsniegta atļauja izbraukt no pagasta. Ja zemnieks, tātad, ja muižnieks brauca no
Rīgas uz Sanktpēterburgu, viņam līdzi braucā zemnieku kalpotājs, tad šad un tad šo zemnieku kalpotāju ierakstīja šajā te ceļa pasē viņam iekšā. Tirgotājiem tāpat izdeva šīs ceļa pases. Ebrejiem no Jelgavas, kas brauca, pieņemsim, tirgoties uz Siguldu uz tirgu, izsniedza dokumentu, kas atļauj viņam izbraukt cauri Rīgai. Arī tādi dokumenti tur ir. Tur ir zvejnieku pases iekšā, piemēram. Tātad piekrastes zvejniekiem viņiem bija izsniegta speciāla zvejnieka pase. Tātad tas viss ir tur, tas viss ir pieejams, protams, jā, un diemžēl tas viss ir, protams, būs, pašiem jāskatās būs, jā. Man jautājums. Tautas skaidošanā es atradu, ka mans sens 1879. gadā izbrauca uz Pleskavas guberņu, jo cars piešķīra zemi. Vai šādas atļaujas tur arī būs tur atrodamas? Pirmām kārtām jāsaka tā, ka šādas atļaujas tur var būt atrodamas. Visdrīzāk, kur šāda atļauja būs atrodama, tas būs pagastrūlis vai pagasties arhīvs. Tur varētu būt precīzi šīs te izziņas kopija, jo būtībā šos te ceļojuma dokumentus, lielāko daļu no šiem ceļojuma dokumentiem nodeva tajā punktā, kur cilvēks apmetās uz dzīvi. Tātad, ja viņš brauca uz Pleskavu un atpakaļ uz savu pagastu, tad būs pagastā nodots šis dokuments. Ja viņš aizbrauc uz turieni un piereģistrējās Pleskavā, tātad Pleskavā dokuments bija nodots. Tad viņš būs Pleskavā. Tad viņš būs Pleskavā. Protams, jautājums par to, cik daudz no Pleskavas arhīva ir saglabājies vispār. Jautājums. Sakiet, lūdzu, teiksim, es savu senčus izsekoju līdz uzvārdu došanai Vidzemē revīzijas skaitīšanā 19. gadsimta sākumā no Latvijas valsts vēstures arhīva. Vai pirms uzvārdu došanas mēs varam tomēr kaut kādā veidā pētīt savus senčus tālāk? Paldies. Jā, protams, ja ir saglabājušās dvēseli revīzijas, tad var pētīt arī uz atpakaļ par laiku, kas ir pirms uzvārdu došanas. Mēģinot tā rūpīgi atpazīt pēc ģimenes sastāvu, kur ir īstā ģimene, un piešķirt šo uzvārdu uz atpakaļu ģimenei. Tur ļoti uzmanīgi, tur var ļoti slideni. Ne to Jēkabu. Paskatīsies atpakaļ, tev liksies, ka tas ir tas tur. Tādēļ es pat esmu darījis tā, ka noteikti dvēseli revīzijas dažām muižām sākusi pārrakstīt pilnīgi no nulles, it kā es būtu revizors un sāktu revīziju no pašas pirmās lapas. Taisu lielu Exceli, sataisu pirmo revīziju, pēc tam eju nākamo revīziju un skatos, kas tad man bija iepriekšējā revīzijā. Sakrīt, nesakrīt, kurš ir kurš. Un tā var diezgan daudz ko atšifrēt, ja pat vairāk nekā tikai skatoties uz atpakaļu pēc ģimenes sastāva. Tad tās kopsakarības staigāšana var daudz vieglāk pamanīt un tās ģimeņu saimju savstarpējās attiecības ieraudzīt labāk nekā dažām Vidzemes draudzēm ir arī tie draudzes locekļu saraksti, kur ir senāki dati nekā, teiksim, baznīcas grāmatās dažreiz. Un te ap Cēsīm šis apriņas tieši Cēsu muzejā ir arī tās draudžu grāmatas Raunas draudzē, man liekas, un kaut kam vēl. Bet būsim godīgi, lai arī tas varbūt, pirms mēs atrodam tur arī tas ir tās revīzijas itanī muižā vispār. Būsim godīgi, ka tie ir tikai ļoti loģiski, 90, varbūt 9%, bet tas ir tikai pieņēmums, ka tie ir tie. Viņi visdrīzāk tie arī ir tie, bet nekur jau nav apstiprināts, ka tas Jēkabs, viņš pēc viss sakrīt, viss ir loģiski, viss jā, bet nekur jau nav ierakstīts, ka tas ir tas. Ja, un atcerēsimies, ka, teiksim, Vidzemē un Kurzemē uzvārdu varēja uzvārds un pēctecība varēja pāriet arī par sieviešu līniju, ne tikai vīriešu līniju. Ja saimniece aprecēja kalpu, tā kā skrodardienās Silmačos, tad kalps pārgāja saimnieces uzvārdā, nevis otrādi. Es šajā versijā īsti neesmu sastapusi apstiprinājumu. Es esmu. Es esmu redzējis Latgalē vairāk tāds tiešām arī gadījums. Vidzemē un Kurzemē es pat esmu redzējis, ka otrais vīrs paņem pirmā vīra uzvārdu. Žuļiks.
Nu, varētu padomāt tikai 50 gadījumi. Jā. Es gribēju papildināt, ka, piemēram, Pinkenhoff mūžā uzvārdi mainās attiecībā uz saimnieku māju nosaukumiem. Nu, te jūs droši vien domājat tās pirms uzvārdu laika baznīcas grāmatas, kur ir pēc māju vārdiem, un tad, kad iedod uzvārdus, tad ir tiešām uzvārdi. Bet tie, kas ir pirms uzvārdu laika, bet arī pēc, tur ir ļoti daudz dzimts ar vecajām mājām, piemēram, tur vismaņi un visādi, un viņi, un kā pieņemsim attiecīgo māju iegūst cits saimnieks, viņš arī pēc tam uzvārdos saucās, teiksim, vismaz. Ir tādas draudzes, kurās ir viss mišķu mačku. Īpaši Rucavā, man liekas, ir šausmīgs juceklis, kur tiešām dvēseli revīzijā ir viens uzvārds minēts, un baznīcas grāmatā tiek minēts cits uzvārds, mājvārds kā uzvārds, un tad tur pat miksēti, vienreiz tā. Nu, ir jābūt gudram, saprātīgam un lēnam, lai atšķirtinātu, kas ir kas, arī tad, ja tiek lietoti dažādi nosaukumi. Tad es gribēju pateikt to, ka es ļoti augstu novērtēju jūsu darbu. Un jautājums paskaidros, kāpēc. Man interesē, vai ir iespējams kaut kur apskatīties, cik ļoti sadarīgs ģenētiski es ar kādu cilvēku. Jo es zinu, ka mākslīgais intelekts tagad viņš var interpretēt ģenētisko kodu tāpat kā datorkodu. Un es paredzu, ka nākotnē būs iespēja tāpat kā horoskopu sadarību pārbaudīt, ierakstīt vēl vienu cilvēku vārdu un aprēķināt, kādam sporta veidam vislabāk sagatavot savu topošo bērnu. Kur ir MyHeritage DNS kastīte. Šobrīd laikam cena ir 33 eiro vai 29 eiro, kaut kāda viņa tur mainās tā cena. Uztaisot šo DNS testu, var saņemt rezultātu, kurā būs atbilde par to, cik tuvi radinieki ir atrasti starp citiem, kur ir veikuši šo testu. Un MyHeritage piedāvā arī tādus treitus, kur var noskaidrot par sevi, vai tu vairāk esi cīrulis vai pūci, vai tev vairāk garšo šokolādi vai gaļa, un visādas tādas interesantas pazīmes. Un ir arī atsevišķi portāli, kā piemēram Genera, kaut kā ļoti līdzīgs tas nosaukums bija, kur var noskaidrot, cik tev daudz ir no indiāņa, cik tev ir daudz no šāmaņa. Arī tieši pēc šī paša DNS testa, kas brīžam liekas bišķiņ smieklīgi, bet patiesībā tur ir liela zinātne apakšā. Vai vīrietis un sieviete tīri partneru izvēles ziņā ir labāk vai sliktāk ģenētiski atbilstīgi? Es neesmu tieši pārliecināta par to, ka to nosaka gēni. Tur ir daudz citi faktori, kas to nosaka. Es domāju vairāk tā vienkārši, ka tu vari paredzēt slimības, arī zāles speciālas izgudrot priekš cilvēkiem. To var arī šo pašu DNS testu veicot. Rezultāts var augšu pielādēt datubāzē. Pa 12 eiro. Cenu zinu, datubāzi neatceros. Tātad var dabūt veselu sarakstu ar tādu atskaites formātā par to, kuri gēni ir tā kā riska zonā, kādas ir zāļu nepanesamības, kādas ir iespējamās iedzimtās slimības, bet tas būs bišķiņ līdzīgi kā lasīt medicīnas enciklopēdiju. Tad, kad mēs viņu sākam lasīt, tad liekas, ka man visas tās slimības iespējams ir. Mums lielākai daļai kaut kādi riski ir, un tie riski būs kaut kādi 300-400 katram vismaz uz kaut kādām saslimstībām. Un tam partnerim arī visdrīzāk, un lielākai daļai latviešu būs riski uz sirds un asinsvadu saslimstībām, un uz matu izkrišanu, un uz aklumu. Bet vai tiešām tie būs tie parametri, pēc kuriem mēs izvēlēsimies partneri? Tādi ir arī šeit pat Latvijā, man liekas, tādi firmas, kas to dara. Jā, tā lielākā problēma, protams, šobrīd ir tā, ka būtībā šī ģenētiskā izpēte izskatās tā kā
mērķa zonu šautuvē pēc tam, ka kāds nepārāk skaidrā prātā šāvs ap visi pa mērķi. Tur pleķīts, ja? Un lielā mērā šie dati, protams, šobrīd ir spekulatīvi. Es zinu vienu valsti pasaulē, kur pilnīgi noteikti šobrīd ir uzkāpusi uz šī zirga. Diemžēl mēs Latvijā esam ārkārtīgi paranoidāli, mums no visa ir bail, no saviem datiem bail, no tā, ka kaut ko zinās bail, līdz ar ko mums tas tiek uzskatīts par neiespējamu amorālu, bet Dāņi veido visu Dāņu datu bāzi. Viņi ir uzveidojuši visas Dānijas informāciju par cilvēkiem. Islandiešiem jau arī tāda ir. Jā, tikai Dāņi ir spēruši, Norvēģiem arī tāda ir starp citu, bet Dāņi ir spēruši soli tālāk. Viņi pumpē iekšā šajā datubāzē senos medicīnas datus pieejamos un ģenētisko informāciju par Dāņiem visiem. Būtībā pamatojoties uz to, ka tas ir svarīgi nācijas veselībai, tas nodrošina to, ka ir iespējams veikt ilgtermiņa ģimenes prognozēšanu un prognozēt iespējamos veselības riskus iedzimtības. Jo mēs sabiedrība noveco, bērnu skaits samazinās un, attiecīgi samazinoties sabiedrības apjomam parādās dažādi ģenētiskie riski. Mēs to ignorējām, mēs sakām, nē, mēs esam veselīgi, tāpēc, ka mēs esam latvieši, mēs vienmēr esam dzīvojuši, mums neko nevajag, ja? Mēs nepētīsim. Bet tas vairāk vai mazāk ir faktiski klātesošo iniciatīvas jautājums. Ja mēs sakam, ka mums to vajag, tad noteikti, ka gala rezultātā mēs panāksim kaut kādas izmaiņas likumā, izmaiņas attieksmē, un arī mēs iegūsim šo informāciju, šo iespēju unikālo izmantot ģenealoģisko un ģenētisko informāciju kopā, kaut kādu savu labumu iegūšanai. Bet no pieredzes skatoties, tad, kad taisa tos DNS testus ģimenē, pārsvarā vīrs ar sievu sanāk kaut kādas 7., 5., 6. pakāpes radinieki, tāpatās kaut kādas mazi procentiņi tur sakrīt, jo mēs dabiski esam iestādīti uz tādu programmu atpazīt savējos, un tas savējais bieži vien ir radinieks. Ne jau vēl likums nosaka, 6 pakāpes, tas ir radinieks, 7. jau vairs neskaitās, ja, tā kā viss kārtībā, nevajag iespringt pārāk daudz. Un Islandē šo ievies tieši tāpēc, ka tur ir liela šī tā endogāmija, kur nozīmē tuva radniecība starp, savstarpēji, un lai tiešām tuva brālēnu māsītes netīšām nedibinātu ģimenes un neveidotu pēcnācējus, tas tiešām tiek kontrolēts no valsts puses. Ir taču projekts šobrīd. Mēs domāju, vairāk no mums ir nodevuši savus gēnus. Viņi tiek pētīti, pilnīgi sekvencēti. Nepateikšu, kas to universitāte. Latvijas universitāte, jā. Es zinu šo programmu. Viņa ir ļoti plaša, bet šeit tieši precīzi ir šis te jautājums. Tātad mums ir ģenētiskās izpētes programma, kura nav saistīta ar ģenealoģisko un medicīnas vēstures izpētes programmu. Lai tam būtu rezultāts, lai tam nebūtu tikai zinātniski skaists rezultāts par šodienu, bet lai tam būtu zinātniski skaists rezultāts ilgtermiņā, mums ir jāpanāk, lai šīs te programmas darbotos kompleksi. Ja? Tātad, ja mums ir slimnīcu un nāves ierakstu ziņas par pēdējiem vismaz 200 gadiem, un mēs to varam salikt kopā ar ģenealoģisko informāciju par pēcnācējiem un ar ģenētisko informāciju, kas atļauj oficiālo reģistru pārbaudīt, vai tas tiešām atbilst realitātei, vai neatbilst, un uzzināt par to, kādas ir bijušas slimības, kādas ir potenciālie riski. Ja? Tas nedod 100% atbildi, protams, kā jebkurā bioloģiskā sistēmā, bet tas palielina iespēju šos riskus samazināt. Vēl 5 minūtes. Vēl kādi jautājumi? Es vēl pajautāšu tomēr par tām programmām. Par tām pašām ancestry un heritage.
vēl vēlreiz par tām pašām programmām. Teiksim, ja tomēr mērķis ir vairāk meklēt, netik daudz veidot koku zīmē, cik meklēt dokumentus, tad family search. Tad Jā, family search un ancestry, jā. Un tad ancestry, jā. Atkal skatoties kādus dokumentus. Tāpēc vienmēr uz katru jautājumu ir noteikti, varbūt, jā. Nu jā, un mēģiniet tomēr sekot pavadienam, nevis vienkārši meklēt, vai ne? Sākt ar to, ko jūs zināt, sameklēt dokumentu, kas viņā atkal ir par iepriekšējiem laikiem un tā. Jo, ja gribēsiet meklēt par Pirmo pasaules karu otro, pilnīgi citas vietnes. Ja gribēsiet meklēt par, nezinu, Brazīlijā aizceļojušies, citas vietnes, Austrālija, citas vietnes. Tāpēc ir izejot no tā, ko jūs gribat. Nav viens globāls meklētājs, kurā var atrast visus dokumentus un visas informācijas, un te jau būtu baigi šausmīgi ideāli, nekas nebūtu jādara. Un galvenais nepārdzīvot laikam, jo cilvēciskais faktors, kā bija 16. gadsimtā, 17. gadsimtā, tā arī 20. gadsimtā, paliek 21. gadsimtā. Ja? Pirmkārt, kaut kas var būt neierakstīts, kaut kas var būt ierakstīts savādāk nekā šķiet, ka vajadzētu būt. Kaut kas varētu būt pazudis, un kaut kas varētu nebūt nodigitalizēts vēl. No tā mēs nevaram izbeigt. Kas varētu būt speciāli slēpts? Tā skaitā. Tur arī ir cilvēciskais faktors. Es teikšu tā, šobrīd man liekas, ka ir pāris valstis pasaulē, kurās tiesību regulējums paredz šādas slēpšanas iespējamību. Latvijā, teorētiski arī Latvijā, bet Latvijā tikai un vienīgi uz dzīvu personu datiem tas attiecās, ne uz ko citu, bet ir valstis pasaulē, kuru likumi paredz, ka tu vari vērsties, pieņemsim, arhīvā vai muzejā, kurš ir publicējis datus par taviem senčiem un palūgt šos datus izslēgt. Tāda iespējamība pastāv atsevišķās vietās. Es pašlaik nepateikšu precīzi, kur, bet tā ir. Pārējiem, es teikšu godīgi, nav nekāda interese kaut ko speciāli slēpt ārpus tā, ko ierobežo likums. Nē, piemēram, mācītājs var baznīcas grāmatā noteiktus reģistrētos cilvēkus tajā kopijā, ko nodod valstī, neierakstīt. Mācītājs vispār ir ģeniāls cilvēks. Man vienmēr tas ir paticis. Ja, teiksim, viņš var pieiet instrukcijai, reģistrācijas instrukcijai burtiski, viņš var pieiet reģistrācijas instrukcijai radoši. Viņš var pieiet principiāli. Ja? Viņš var paņemt Jāni Bērziņu, kurš visos dokumentos ir Jānis Bērziņš, bet es taču neiešu sekot kaut kādas Krievijas impērijas nosacījumiem, tāpēc es viņu pierakstīšu kā Johanu Bērziņu. Nekādas problēmas. Ja? Mana vecmāmiņa, kur nodzīvoja ar pasi, ar ierakstu Anna Frementāls, dzimšanas ierakstā ir Lizete Frementāls. Gadās, saproties, pasi izsniedzot sajauc. Mācītājs kļūdījās. Viņa pati vēlāk varbūt negribēja. To pasi izsniedzot sajauc. Gadās. Ja? Tur viss kas gadās. Šie visi ir pieņēmumi, ko mēs te izsakām. Neviens nav pierādījums. Gadās jau arī tautskaits tādas, kurās ir kāds, kurš ir aizmirsts pieskaitīt. Protams. Varbūt viņš nebija mājās. Vai noslēpās mājās. Nemeklējiet attaisnojumus tur, kur jūs nevarat atrast kaut ko. Varēja vienkārši principiāli nepierakstīt. Ir arī dažas lapas, kuras ir pazudušas no tautskaitēm. Kur tā vienkārši ir 61. ir, 63. ir, bet 62. nav. Par šīm tautskaitas lapām es pateikšu juridisko viedokli. Šīs tautskaites lapas, sevišķi tas attiecās uz 1897. gada tautas skaitīšanu. Tas ir absolūts negadījums un anomālija, ka mums viņas ir pieejams. Viņām bija jābūt iznīcinātām ļoti sen, oficiāli. Tajā brīdī, kad tautas skaitīšanas datu apkopošana ir pabeigta, tautas skaitīšanas darba dokumenti tiek likvidēti. Tikai un vienīgi tāpēc, ka Latvijā notika milzīgas politiskās pārmaiņas un arhīvā bija pārāk maz darbinieku, lai spētu visus sakārtot, tikai tāpēc tie dokumenti saglabājās. Pretējā gadījumā viņi sen būtu nonākuši makultūrā.
Nu, tāpēc nav jābrīnās, ka kaut kas trūkst, jo būtībā tajā brīdī, kad bija pabeigta aprēķināšana, neviens jau neskatījās, vai tie, kas veica aprēķināšanu, visus papīrus nodeva atpakaļ, kur tie papīri palikās. Vēl aizvien 897. Gada tautas skaitīšanas veidlaps atrodas visur, kur izkaisīts pa dažādiem fondiem visādās caurumos. Mums esot jābeidz, ja? Tā kā varbūt vēl pēdējais jautājums, ja kādam ir. Septītā izbrauc vai 37. pazuda? Tie, kas ir 37. gadā Staļina represijās gājuši bojā, tie ir diezgan labi apkopoti. Krievijas pašās datubāzēs Memoriāls bija taču tā organizācija Krievijā, kur ir apkopojusi. Tur ir dati jāmeklē kirilicā noteikti, tā kā krievu rakstībā. Tas ir šajā gadījumā 37. 38. gadā, kas atteicās no Latvijas pavalsniecības un izbrauc uz Krieviju. Ir Latvijas Republikas iekšlietu ministrijas fonds, kurā ir viņi nav indeksēti, viņi nav apkopoti, bet ir fonds, kurā ir informācija par visām personām līdz 1940. gadam, kuras ir atteikušās no Latvijas pavalsniecības, un ir arī 3, 2, 3, 4 fonds. Jā, un ir arī robeža apsardzības fonds, kurā ir reģistrētas personas, kuras ir izbraukušas uz Latviju, no Latvijas ārā, un ir arī robežu šķērsošanas punktu muitnīcu dokumenti, kur arī šāda informācija glabājās. Tā kā par tiem, kas 20. 30. gados pameta Latviju, ir diezgan laba informācija. Protams, kad Latvijas robeža nebija ar žogu un mūri, un cilvēki pārvietojās robežai nelegāli pāri visu laiku. Ja, tā kā pilnīgi 100% informācija tā nav. Labi, paldies par uzmanību!